Nakts viesis parādies! Stepanovā! Dejo, viņa dejo tik strauji, un viņa smējas, pat stāvot uz kraujas, viņš atstāts bez bruņām un vārdiem. Es tev gribēju atgādināt arī par reizēm, kurās, piemēram, tu aizries ar gaisu. Jā, tā es arī mēdzu darīt. Speciāli? Nē, kurš speciāli aizrīs ar gaisu? Nu, tāds bija jautājums. Tu, piemēram, māki speciāli aizrīties ar gaisu. Nē, bet es meklēju kādu, kurš dara to. Viņš vāc neparasto cilvēku cirku un tikko bija iespējas dabūt jaunu Un personāžu. Arturam jau ir sieviete ar bārdu atrasta. Un vajadzēja cilvēku, kurš aizrijās ar gaisu. Perfektais pāris. Bet es saprotu, ka tu nē, jā, nu labi. Nu, tad, Tas man sanāk tad, kad es to vismazāk gaidu. Karmen Stepanov, Jā. Edgars Bāliņš. Jā. Smilšu kastes apvainojumi. Un mēs šajā brīdī varam pateikt, noteikti, šī ir pēdējā lieta šajā naktī, kas ietver kādu apvainošanu. Magnus, tev es vispār gribēju atnest tādu siltu džemperi. Jo es pieņemu, ka tu esi diezgan nosals 3 gadus stāvot Toma Grēviņa ānā. Un jāapsaka arī tas, ka neviens patiesībā netiek aizvainots. Tas viss ir bez Turpmāk vispār viss smagām būs sajūtām. superīgi, jauki, pozitīvi un saulaini. Reiz es biju aizgājis uz vienu Edgara Bāliņa to izrādi. Tas jau ir smieklīgi. Tas, jā, bet zini, par ko es visvairāk šokējos? Tur bija vēl kāds. Edgars Bāliņš, tātad pirms tu liec cepuri zem eglītes, tev ir radoši jāizpauž. Dzejols, dziesma, deja, etīde, kūlenis, varbūt kāds akrobātikas triks. Ko tu esi gatavs mums parādīt, Edgar? Tiešām to būs tā grūti iedomāties. Tavu sitienu, ko mēs varētu padarīt kūlenis, nemetīšu. Jāskait dzejols kaut kāds, improvizēts dzejols varbūt. Ziemassvētki sabraukuši. Viss. Nu nē, Edgar, kaut ko garāku vajag. Nē, vēl tu nevari likt to cepuri nost. Lai visiem šogad sirdī prieks un Latvijā skan piecinieks. Edgars Bāliņš, liec to cepuri nost. Šis bija labi. Dzīvo šodien, palīdzi šodien. Piedalies labdarības maratonā Dod 5.